Ļoti sarkans, vērtīgs, ar smuku zelta spiedi uzliks virsū poli. Tu man esi atvedis pie papīriem, bet es paskatos un es apjūku, vai tiešām ir tik daudz papīra veidu? Šie ir tikai daļa no papīriem. Kopā tiek piedāvāti tirgu vairāki tūkstoši papīra veidi, dažādas gramāžas, veidi, reliefi, krāsas, biezumi un tā tālāk. Tāpēc milzīgi daudz šo papīra veidu, kuri vienkārši dod to wow! Nu, ļoti daudz. Un šeit jūs redzat tikai daļu no tiem visiem. Tāpēc katram produktam, pasūtījumam ir sava specifika. Ja pieņemsim arī noteiktiem papīriem ir tāda lieta, ka, ja ir plāni papīri, tad viņiem nevajag tur speciālu bigošanu. Viņus var locīt uzreiz. Ja ir biezi papīri, vajadzīga speciāla bigošana. Pieņemsim, noteiktās iekārtās var ielikt tikai noteiktas papīra gramāžas. Tad šī te visas zināšanas, informācijas ir tas, kas ir vajadzīgs zināt mūsu projektu vadītājiem, lai viņš jums piedāvātu patīkamus risinājumus un ātras risinājumus. Un bieži vien ir tā, ka mēs kā profesionāļi piedāvājam uzreiz jau konkrētas lietas, kā tas būs, lai jums atvieglotu jūsu izvēli. Tā kā pastīsimies nākošos papīra veidus. Šeit ir nākošie papīra veidi. Plānie papīri, biezie papīri, dažāda formāta. Ir būtiski arī šķiedra, tāpēc, ka katram papīram ir noteikta šķiedra. Jo papīrs ir pret šķiedru, viņu grūtāk salocīt, visu darboties. Ja viņš ir par šķiedrai, viņam ir vieglāk. Tāpat tās ir šeit nākošie papīri, ja? Tad atkal nākošie veidi. Mēs varam izvēlēties daudz un dažādus papīra veidus. Nu, kādus jūs gribat, to var izvēlēties, bet nevienmēr viņi visi ir vajadzīgi, tāpēc mēs esam jau sagatavojuši jums konkrētus papīra veidus, kuri ir jau topos variantos. Viņi ir pārbaudīti, viņiem ir labas kvalitātes, labas vērtības, un mēs viņus jums arī piedāvājam. Jums ātri atvieglot darbu, lai jūs varat darīt savas lietas, un mēs darīsim savas lietas. Tā kā ejam pie nākošiem procesiem.